Manuprāt, nākotni apzināties nozīmē apzināties to, ka nekad nebūs tā kā bija, un apzināties to, ka mums ir jāpievērš uzmanība, kas ir tās lielās lietas, kas mainās. Ja tu vēlos būt blogeris, YouTubers, Instagramers, influenceris, ja? Tev ir jābūt oriģinālam sapiem, ja? Tā kā iedomā pie tā, ka tu neesi tā kā visi pārējie. Mēs esam gatavi arī startēt otro daļu. Es varu apgalvot un varu teikt, ka mēs pacelsim enerģiju nākamajā līmenī un savu Ulgu performāciju. Jūs skatos aicinām multimākslinieku Ulgu Vitošu mūziki reini veiks ar brāli ritmā. Tev nemitīgi mēģina apgalvot, ka tu tur neiedaries, un tos Mēs 3 mēnešus apceļojām Eiropu bez naudas. Tīkiem apulsiem un ovācijām sagaidām visus 3 mūsu diskusijas dalības. Gadījumi, ka tas man iet labi, īstenībā tā ir kolosālākā maska, ko mēs, protams, uzlikt sev virsū. Ar skaļiem aplausiem uz skatuves sagaidām dziedātāju Tionā. Ar skaļākiem aplausiem, lūdzu! Paslēpies pie jums ar katru dienu, smagāk ar dienu vai prom. Mestos nost, bet vai vieglāk paliks? Un pa vienam, lai man vieglāk iet, jālidoties prom, lai vairs neatrod. Un pa vienam, lai man vieglāk iet, akmeņus es metu prom. Jūs esat lieliski un paši labākie, jo, kā mums teica Niklaus, atcerieties, jūs solis priekšā visiem tiem, kuri šovakar šeit nav. Un ar savu klātbūtni jūs parādījāt to, ka arī jauniešiem interesē, un es ticu, ka arī uz Ogri un uz pārējām pilsētām un savām skolām jūs aiznesīsiet savā dzīvē patīkamu un pacelāt enerģiju. Tāpēc visu konferences organizatoru vārdā mēs vēlamies pateikties tiem, ar kuriem...